Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Baltais nams paziņoja, ka aptur dažu iepriekš apsolītu ieroču piegādes Ukrainai. Iemesls – Amerikas Savienotajām valstīm šo ieroču nesot pietiekamā daudzumā. Rēģējot uz to, Ukraina šodien izsauca uz tikšanos ASV vēstniecības vadītāja vietnieku, lai brīdinātu viņu, ka jebkura Savienoto valstu kavēšanās ar militāro palīdzību Ukrainai iedrošinās Krieviju. Pēc ASV mediju datiem starp ieročiem, kuru piegādes apturētas, ir raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, artilērijas šāviņi, Hellfire, kā arī raķetes, kuras Ukraina palaiž no iznīcinātājiem F-16 un droniem. Latvijā ir ieviesta šūnu apraide. Tas ir tehnisks risinājums sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās. Šūnu apraides paziņojumus iecerēts izmantot, lai brīdinātu konkrētā teritorijā esošus iedzīvotājus par potenciāliem apdraudējumiem, piemēram, bīstamiem laika apstākļiem, plūdiem, ķīmisku vielu noplūdēm, bīstamām personām, pazudušiem bērniem un citiem gadījumiem. Sekmīgākai agrās brīdināšanas šūnu apraides tehnoloģijas darbībai Iekšlietu ministrija un mobīlo sakaru operatori aicina iedzīvotājus regulāri atjaunināt savu tālruņu operētāju sistēmas. Telefonos agrīnās brīdināšanas paziņojumi parādīsies speciālā formātā ar atšķirīgu skaņas signālu. Tos nevarēs modificēt vai pārsūtīt citiem. Šie paziņojumi atšķirsies no ierastajām īsziņām, e-pastiem vai sociālo tīklu ziņām, jo tie ir iebūvēti kā atsevišķa funkcionalitāte. Paziņojumi ir bez maksas, tiem nav nepieciešama iepriekšējā reģistrēšanās vai abonēšana jeb SIM-karte. Paziņojums tiek saņemts, ja mobilais tālrunis atrodas konkrētā mobilo sakaru torņa uztveršanas zonā. Šūnu apraides tehnoloģija pasaulē darbojas jau daudzus gadus. Paziņojumus varēs saņemt arī uz podziņu telefoniem, ja attiecīgā aparāta ražotājs šādu funkcionalitāti ir paredzējis. Pēc Valērijas Linkevičas iesnieguma Daugavpils domes deputāti nolēma atbrīvot viņu no jaunatnes lietu un sporta pārvaldes vadītājas amata. Valērija Linkeviča tika ievēlēta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domē no partijas Sarauj Latgale. Saskaņā ar likumu pašvaldības domes deputāts pašvaldībā, kuras domē viņš ir ievēlēts, nevar vienlaikus ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādes, kas realizē noteiktas autonomās funkcijas. Daugavpilī aizturēta un ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā kāda 2007. gadā dzimusi sieviete, kas krāpnieciskā schēmā darbojās kā naudas kurjere. Viņa policijai atzinās, ka piedalījusies 4 naudas izspiešanas epizodēs no vecāka gadagājuma cilvēkiem Daugavpilī. Mēneša laikā blēži kopumā izmānīja 26 800 eiro skaidrā naudā. Visos šajos gadījumos krāpnieki pat tālruni meloja Daugavpils iedzīvotājiem par it kā negadījumos cietušiem radiniekiem un prasīja pārskaitīt naudu, it kā lai sniegtu palīdzību. Pēc policijas sniegtās informācijas aizturētā persona saņemto naudu pārskaitīja citam schēmas dalībniekam. Par nozieguma faktu ir ierosināta krimināla lieta. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.